šī video prezentācija. Šī video prezentācija būs par rindas regulēšanu. Mani sauc Kristaps Draunieks, esmu no REMCO1 kursa, 2014. gads. Tad apskatīsimies dažāda veida rindas. Tas būtu LIFO, FIFO un prioritārās, un veiksim to salīdzināšanu. Sākumā aplūkošu teoretiskos aprēķinus, ko veicu ar parasto rindu. Tā var būt jebkura FIFO vai LIFO rinda, kā arī ar prioritāro rindu. Un apkopoju rezultātus tabulā. Šeit izveidoju parastu rindu un aprēķināju tos parametrus, vidējās apkalpošanās laiku, video klientu skaitu. Un te ir rindā ar prioritāti. Tika veikti tādi paši aprēķini. Un rezultātā salīdzināt to tabulā var redzēt, kā sistēmā vidējais apkalpošanas laiks ir uz pusi mazāk nekā, ja būtu parasta rinda. Tā var redzēt, ka svarīgi ir apkalpot tādus, kam ir prioritāte, jo tas uz pusi samazina gaidīšanu. Tas ļoti ietekmē tieši rindu. Kā redzams, vidējais apkalpošanas laiks rindā ir daudz mazāks nekā parastā rindā. Un līdz ar to vidējais apkalpotais klientu skaits, vidējais klientu skaits rindā arī gaida mazāk nekā parastā rindā. Tas ir teoretiski. Tagad pāriesim pie praktiskās realizācijas. Tas tika veikts ar Python, izmantojot soketus, lai veiktu savienojumu starp klientiem un serveriem. Tātad ir izveidots servera kods, kurā tika saliktas kopā rindas, LIFO, FIFO un prioritārās. Un arī izveidots klients, kurš sūta 10 uzdevumus. Uzdevums skaits var būt jebkāds, kurš ir. Un ir random skaitu ģenerators, kas veids cik lieti tie uzdevumi būs. Un tad var redzēt, tūlīt palaidīsim pirmo serveri. Un kā redzams, tad skaitļus, kurus apstrādāsim. Tad jau serveris, tas nozīmē, ka serveris darbojās. Tad tagad paliekam klientu moduli. Un redzams, ka klients ir sūtījis šādus te gadījumu skaitļus. Un atbilde no servera, ka tas gadījumu skaitlis ir saņemts. Tad apskatīsimies. Apskatīsimies, kuri tad ir palīdz tā, kuri ir arī tātad sakārtošana uzreiz veicu sakārtošanu, tas nozīmē. Vai pat tā jau es gāju? Nē. Tūlīt mēģināsim nofiksēt, vai būtu redzams. Nē, visu nevajag. Grūti ir, ja kamera ir ieslēgta. Tā, mēģināsim tā. Tā būs labi. Tātad sakārtošana pēc FIFO. Var redzēt, kad 4, 3, 5, 6 nākuši pirmie, un arī viņi tiek pirmie apkalpoti. Sakārtošana pēc LIFO. Arī 7, 4, 7, 10 nāca kā pēdējie, viņi tiek apkalpoti pirmie. Un sakārtošana pēc priority var redzēt, ka šajā gadījumu skaitu virknē vismazākais ir 2, un tas tiek pirmais apkalpots. Jo viņš aizņem mazāk laiku nekā apkalpojot, piemēram, skaitli 10, kur ir daudz garāks, kur daudz lielāks. Un bija arī uzdevums mēģināt 10 000 skaitļus, bet tas būs pārāk ilgs process, tāpēc pamainīsim un ievadīsim, piemēram, 500. 500
uzdevumus apkalpo. Tas 500 uzdevumus, un arī klientu mēs jau ievadījām. Tagad serverī arī, ka 500 uzdevumi, palaidīsim serveri, lai tas sāk strādāt. Ja, serveris sāk strādāt, un tagad palaidīsim klientus, un redzēsim, kā tiek ģenerēti 500 skaiti. Tas nedaudz aizņems nelielu laiku, kamēr tieks uzģenerēti, un tas arī izdos rezultātu, kas ir sakārtots pēc kādas no konkrētām rindām. Pagaidīsim, kamēr. Tagad jau ir veicis, un tagad, kad klients ir sūtījis datus uz serveri, un no servera atbilde, ka tas ir saņems, tagad tiek veikta sakārtošana. Kā redzams, process vēl norit, un rezultātā gaidīsim, kad tiks viss izdarīts. Jau var redzams, ka jau tiek prioritāra rindas kārtota. Tagad tas ir viss izdarīts, pēdējais apskatīsim, kā prioritārā rinda. Arī tas pats skaitas, kas ir mazāks, tiek apkalpots pirmais nekā skaitas, kas ir lielāks. Tas ir skaidrs, tāpēc, ka tas prasa mazāk laiku. Tūlīt apsīsimies, kas notiek ar to. Un tad pēdējā skaiti, tas ir LIFO rinda, arī 500 skaiti. Un tas pats, kad būs arī 10 uzdevumi, tad arī pēdējie tiks apkopoti pirmie. Un kā pēdējais FIFO rindā, FIFO mums raksta, kā pēdējais tika apskatīts FIFO, un tur būs pirmais iekšā, pirmais ārā. Tas būs pārāk ilgi, tagad uzdevums skaits nemaina rezultātu būtību. Un rindas tiek sakārtotas vienalga, vai tās ir 10 uzdevumu garas, vai arī piemēram 500 000, vai arī pat 10 000. Bet tas prasa noteiktu laiku,